Izgriezti krūmi, notīrīti pieminekļi un sagrābtas lapas. Vairākas karavīru piemiņas vietas šodien kļuva krietni tīrāks. Atzīmējot Latvijas armijas 90. gada dienu, šodien simtiem kadeti, karavīri un arī viņu visaugstākā ranga komandieri ņem rokās lāpstas un cirvjus, lai kopīgi sakoptu piemiņas vietas. Stāsta Gunita. Valsts prezidents Valdis Zatlers šorīt, līņājot smalkam lietumu, Rīgas Brāļu kapos talkā atsūtītajiem karavīriem teica: ķersimies pie darba, atteicās no sarūpētajiem darba cimdiem un spārīgi paķēra lāpstu. Prezidenta aktivitāte apmulsināja pārējos, kuri noskatījās, kā viņš viens pats ķērās klāt smilšu kaudzei. Es viens pats strādāšu, ja? Nē. Zatleram talkā steidzās Nacionālo bruņoto spēku karavīri un kadeti. Kāpēc jūs šodien esat šeit? Un tāpēc, ka tas ir obligāts mums pasākums, sakopt brāļu kapus. Esam topošie virsnieki un domājam, ka jādod savus ieguldījumus cieņas izrādīšanai bijušiem karavīriem, kā arī virsniekiem. Valsts pirmā persona šodien bija apņēmības pilns izdarīt daudz, tāpēc arī pārējie atpalikt nevarēja. Pēc īsa brīža Melnzeme bija izlīdzināta, tur tiks iesēts Mauriņš. Strādāt vienmēr ir viegli, ja tikai ir, kas saka, pareizais noskaņojums un pareizais mērķis. Šoreiz ir pareizais noskaņojums un mērķis. Viennozīmīgi, jo tomēr šī ir mūsu svētvieta, ja, un viens cits mūsu vietā viņi nekops. Mēs paši kopsim, un man ir patīkami, ka to dara karavīri. Īpaši priecīgi par valsts prezidentu un karavīru rosīšanos bija brāļu kapu saimnieki, kuriem ikdienā pašu spēkiem ir grūti apkopt 9 hektārus plašo piemiņas vietu. Ik viens roku pāris ir zelta vērts, viņi saka. Šūnakmenī aug bērziņi iekšā, tos lasa laukā, jo tos var tikai ar rokām izlasīt, jo nekādu ķīmiju nedrīkst likt virsū. Tā kā jauni puiši, kas var uzkāpt uz skulptūrām, ļoti jauki. Rīgas brāļu kapu sakopšana ir nozīmīga to, ka 20. gadsimta 30. gados šeit pie mātes Latvijas tēla tika novietot turna ar smiltīm, kuras savāktas nozīmīgākajās Latvijas brīvības cīņu vietās. Citā Rīgas pusē talkā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku komandieris Juris Māklakovs. Viņš kopā ar karavīriem atbrīvoja kokos un krūmos ieaugušo piemiņas plāksni tiem Rīgas atbrīvotājiem, kuri 1919. gadā krita cīņās ar Bermuda karaspēku. Es tiešām gribētu pateikties tiem karavīriem, kuri šajā laikā, kad citi saka, ka vajag kartupeļus rakt, vēl kaut ko darīt, doties, gatavoties ziemai. Šie karavīri kopā ar bērniem, paskatieties, mazie bērniņi šeit arī kopā ar otrām pusēm, sievām vai vīriem saviem ieradās šeit un strādā. Vides sakopšanas talkas šodien noritēja visā Latvijā, tā atzīmējot Latvijas armijas 90. gada dienu. Gunita, Raigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.